Zini, ko man pulkstenis rāda bez 2:09, un man liekas, ka ir jāspiež zaļā poga lielā. Es piespiedu zaļo pogu, jo es atvainojos, ka Krišāns un Sandis ir atplatuši nāses šitik lielas un ir gatavi ieost. Es domāju, ka caurvērš no kaut kur. Oi, nē, viss kārtībā. Aiziet. Nelielies ar savu lielisko ožu. Pierādi, ka esi supernās. Radio 101 ausīs rīts sadarbībā ar pretiesnu līdzekli Ximelin pārbaudīs vai atšķirs smaržas. Piesakies! Radio 101 un beidz puņķoties! Par zāļu lietošanu konsultējies ar ārstu farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Tā, te vispār bišķiņa inkvizīcija notiek. Māris Žigats ir otru dalībnieku aizvedis kambarī, spiež viņam ciet ausis. Es domāju, ka viņš iespaido viņu ožu. Ostspējas pamazina. Tieši tā kaut ko dara. Vai arī tieši otrādi palielina. Jā, kaut ko viņš degunē. Savukārt Krišāns Markevits ir pirmais dalībnieks, kurš stāv un ir sagatavojis savu degunu. Ieslēdz lūdzu Krišānam mikrofonu, viņš jau runās arī nabaks vēl pirms šitās inkvizīcijas. Ar mikrofonu jau labrīt. Labrīt, tā tad Krišān, tu esi pirmais, kurš vodīs, ja? Tad atceries to, ka ja tu esi puņķu, tā pasori vitamīni un parastais degunā pūšamais. Es to deguna līdzeklis dabūšu. Jā, parasto, nevis to, kurš ārstam jāprasa, bet to, kur var arī pats sev pūst. Ja? Bet savukārt, ja tu mums te uzvinēsi, tad tu varēsi zvaigznītē izklāties Aroma Spa un nekustēties kādu laiku. Wow. Un vispār neko neostīt, viņi vienkārši tevi tur apstrādās kārtīgi. Tu tikai varēsi just, cik patīkams smaržo Aroma Spa darbinieces jaunās smaržas. Edu, Krišāna, lūdzu uzliec šo te aizsegu acīm. Tā. Cik pirksti? Kur? Tā, tagad pastēpies bišķiņu uz priekšu, izslēj degunu pret gaisā. Tā, un tagad es tev dodu, ja? Sārunāts. Ko lai viņš iedod? Nu, es domāju, ka jā, būs labs. Skaties, šis labs, ne? Šis ir labs, tā, jā. Gatavs? Gatavs. Aiziet. Patīkami, bet tas varētu būt kaut kāds, man liekas, kad kaut kāds auglis. Precīzāk, draugs. Precīzāk, pirmā asociācija bija ar kiwi, bet tas nav kiwi. Es teikšu, ka greifrūts. Paldies. Nākamais. Bet līdzīgi greifrūts. Garšviela. Vistenībā jā, kāpēc? Es vēl nesen neēdu šito, bet man draudzene taisa ēst, es nezinu, ko viņi liek klāt. Jā. Nu. Tā uzgraust var, jā. Kādreiz. Bieži varbūt. No rīta puikas saka, iedomā man divus šitos te, un tad uzgraust un mašīnā iegāv iekšā. Saki, 3, 2, 1. Nekas vairāk garšviela nebūs. Nebūs garšviela. Ja tu saki, ka tu ņēdi, mēs viņu vairāk dzeram. Skaidrs. Aiziet trešais. Man liekas, ka tie ir tie deguna pilieni. Paldies, Krišāna. Tu ļoti patīk, ka mūs pārsteidz arī tu un pēdējais, 4. Tas ir. Tā ir garšaugs. Man liekas, ka kaut kas baziliks vai pētersīls. Tā beidzot. Vari noņemt apseju. Baziliks. Lūk, ir tas, ko tu uzminēji, Krišāna. Šis bija pēdējais. Šis ir baziliks. Tas baltais. Garšviela, kuru tu ēdi, ir kafija. Es diemžēl kafiju Deguna pilieni ir zobpasta. Pēc deguna pilieniem smaržo rīts. Savukārt pats pirmais, ko tu jau tas augurs, tā ir Cidonija. Cidonija un iedod man lūdzu Gustavu vienu to šķēlīti. Pagaid, mums vēl otrs tūtās nāks ošņāties. Krišāna, tu esi atminējis 1 no 4. Tātad, ja viņš neatminēs nevienu, tu ies uz spa. Būs laikam vairāk jāošņā mājās. Tagad aizies tur un raida viņam pentagrammas un visādas zipšņas, lai viņš nesavoš neko pareizi. Tieši otrādi. Es domāju, tev tur ir jāstāv un jāvēl viņam veiksmes, viss tas labākais, jo tikai tā tas viss. Es aiziešu, tad paskatīšos. Apsekšu. Jā, opsedz, jā, bet es aiziešu tikmēr puišas no tumšās istabas, cerams, ka es viņus neiztraucēšu. Tā, drīkst laist iekšā otro vīru. Otrs vīrs ir nopietns. Šorīt mums ir 2 vīri, jā. Otrs ir nopietns. Es varu pateikt tev par prieku, ka Krišāns atvinēja tikai 1 no 4 objektiem. Ja? Sandis, Kapitānos vai kapteinis. Jā. Tad Sandis būs jānoņem brilles. Jā, uz galda te var nolikt un šis apsēst. Uzliec. Un tagad ej uz tur, lai tu esi pie mikrofona man klāt.
tuvāk. Tagad tev, Gustav, jādara tā viņam Jā. ir. Gustav, Cik pirksts es rādu? Viņam Neredzu. tev jādara ir ritīgāk tādu. Jā, Ja viņš skaidrs. redz, tad viņš uzreiz mukas prom. Jā. Tā, esi gatavs? Jā. Ļoti labi. Es domāju, vajag pamēģināt, vai viņš Sāksim tādā pašā secībā kā ar Krišānu. Aiziet, gatavs? Pamēģināt, Jā. vai viņš iPhone no Nokijas var atšķirt pēc smaržas. Nav, kas tas bija? Kaut kādas smaržas. Kaut kādas smaržas. Labi. Nu, mēs tev dodam visādas lietas. Orģināli. Labi, otrais. smaržos. Tikai nesaka kaut kāds aromāts. Jā. Kafijā momentā Pirmais ir. Trešais. Pēc zālēm. Pirms vai pēc zālēm? Zāles. Zāles. Skaidrs. Labi. Anīs Un kaut pēdējais, kāds arī ceturtais. Man šito nepateiks. Nepateiks. Pilsētā dzīvo? Ādažos. Ādažos. Pilsētā vai Ādažos. Nu, ko mums šeit ir situācija? Pirmais, man liekas, bija banāni. Varētu būt. Banāni. Nu, nē, pavisam un noteikti ne banāni. Bet tagad mums rezultāts ir 1-1. 1-1. Nu, tas ir Māržiga. Tas... Nu, tagad uzvarētājiem vajadzēs uz ožu atšķirt iPhone no Nokijas. Mēs varam uzorganizēt, varbūt vienīgi. Jā, tas, ko tu, Sandi, tas skaries, redzi? Pirmais, ko tu teici, ka tas ir banāns, tā ir Cidonija. Jā. Tā ir Cidonija. Kafija Nākamais bija. ir kafija. Zāles bija zopasta. Un tas, ko tu Anīs. nepateici, jā, un tas ir baziliks. Bet tur principā var uzskatīt, ka iesmaržojies jau tādā sastāvdaļa ātoma līmenī, jau sāk sastāvdaļas nosaukt zobu pastai. Nu, es nezinu, vispār manā acīs jūs abi esat puņķi tāpši šobrīd. Jā, abiem diviem esam izsniedzis tātad no Nikumēna, no Ksimelīna šādu te maisiņu, tur iekšā ir vitamīni, tad, lai sārtums svaigos parādās. Un tur arī iekšā ir dabiskais uz visādām auga eļļiņām bāzētais tāds pūšamiņais, bezmaksas paraugs. Neskatoties ne uz ko, drošības pēc varat arī pakonsultēties ar savu speciālistu. Dakteri? Jā, bet šim nav obligāti. Un tur ir kolosāls dvielītes, kur var piešņaukt 1000 reižu. Jā. Lūk tā. Tad Krišānam un Sandim liels paldies eksperimentālā kārtā. Pirmās 4 nāsas ir pārbaudītas. Lūk, arī jūs vispārējie šādā vīzē katru rītu šo nedēļu nākat uz Radio 101 studiju un ieožat. Bet pirms tam e-pasta vēstule uz Radio 101 LV. Radio 101.LV. Un tur uzrakstiet savu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru un adresi ar norādi, ka Ksimelīna supernās konkursam. Un šorīt uz Spa Aroma neviens netika, diemžēl. Ai. Būtu pateicis, ka tā kafija nav kafija, varbūt tu būtu puņtāk, viņš būtu aizgājis, varbūt otrādā. Kazī varbūt arī tagad viss cidonijas un baziliki un kafijas un zobas. Es tagad to varēsim apēst, to izvošņāt. Jā, bet pastāv pienāks diena, kad mums vēl vajadzēs kaut ko arī, tur, teiksim, kaut ko kaķis no šosejas. Mierīgi, jā. Lūk tā, līdz rītam šitā lietiņa paliek tālāk. Tad rītā atkal turpināsim, jā? Pasies čaļi noguruši. Man sāk tecēt. Jāiet kaut kas šito te kā viņu. Nelielies ar savu lielisko ožu. Pierādi, ka esi supernās. Radio 101 ausīs rīts sadarbībā ar pretiesnu līdzekli Ksimelīna pārbaudīs, vai atšķirs smaržas. Piesakies! Radio 101 un beidz puņķoties! Par zāļu lietošanu konsultējies ar ārstu farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.